Aizbraucam uz Sebežu. No rīta mums bija sarunāta tikšanās ar Sergeju par latviešu karavīriem. Tas ir par Voronkovas kapsētu, kas tur ir un kādā tur stāvoklī un kur tas viss tagad atrodas. Bet pirms tam vēl bija neliels tāds Sebežas kapsētas apmeklējums. Tur, kur glabā vācu armijas karavīrus. Nu, drusceņi pastrādājām, drusceņi panodarbojāmies, ja. Tad līdz šim brīdim, kamēr mums nebija Krievijas un Latvijas līgums, un mums nebija šādas iespējas, ja, ļoti daudz latviešu izcelsmes karavīri, leģionāri, ja, tika glabāti vācu karavīru kapsētās. Nu, cik es tur piegāju tām plāksnēm klāt? 8 latviešu uzvārdi, 5 latviešu uzvārdi, ja, kas ir jau uz šīm plāksnēm uznest. Tad, kad aprunājos ar Sergeju un arī mana personīgā pieredze, nav nekādu problēmu šos karavīrus ekskumēt un pārabedīt uz Latvijas teritoriju. Latviešu karavīri, kas tur saucamā Voronkovas kapsēta un plus vēl no dažām citām kapiem un plus vēl, ko ir nodevuši meklētāji atkal no Puškina kalniem, arī latviešu leģionāri. Они определены, и, значит, Германии Касселем дано разрешение на их передачу и вывоз. Это, да, вот они, значит, вот здесь вот что, я их всех пронумеровал, вот здесь вот номера, они есть уже все. То есть по спискам, которые даны Касселем, они у вас тоже должны быть. Да. То есть они уже полностью все пронумерованы и все как бы готовы к отправке, в принципе. Plus no Sergeja vēl mums izdevās dabūt visu latviešu sarakstu ar vārdiem un uzvārdiem, kas ir abedīti ziemeļrietums sektora vācu kapsētās. Varbūt ar kaut kādiem iztrūkumiem, bet Sergejs vēl pastrādās pēc mūsu uzdevuma, lai varētu pilnvērtīgs būt šis saraksts. Tad mēs devamies tālāk uz Puškina kalniem. Šeit ir šī vieta Krievijā, kur ir 1941. gadā latviešu armijas karavīri cīnījušies Viļīkais upes šajā pusē, kas ir Puškina kalnu puse. Otrā pusē upē jau 1944. gadā atkal ir cīnījušies Latvijas karavīri un turējuši pozīcijas jau pret sarkano armiju. Šajā teritorijā pēdējā gada laikā ir atrasti 10 karavīri, kas ir nākuši no Latvijas, no 181. divīzijas, 24. teritoriālais korpus. Viņi guļ šeit ar ekipējumu daļām, parakstītiem priekšmetiem. Šeit ir Latvijas armijas krūzītes palieks. Latviešu ražojuma rokas granātas, ko ražoja starpkara periodā pirmajā Latvijā. No Cenu pagasta Jelgavas apriņķi. No Mieriņa mājām. Šite bija Mieriņa, karavīrs Mieriņš. Karavīrs Veimanis šeit atradās. Visticamākās arī šeit, šajā vietā, ir šo karavīru mirstīgās atliekas. Bet šeit nekādi zemes darbi, meklēšanas darbi un ekshumācijas darbi nav veikti. Tad mēs apskatījāmies šo vietu, kur vajadzētu perspektīvā nākamā gadā noorganizēt kādu mazu ekspedīciju. Jo šī josma, kurā šie karavīri tiek atrasti, nav sevišķi liela. Tajās augstienēs šie karavīri atrodas, viņi joprojām tur guļ. Un ir atrasta vēl viena kapsēta, leģionāru kapsēta, varētu būt 50 līdz 60 karavīru. Izdarīts ir viss, lai vēlreiz aktualizētu jautājumu par Garai Sāģu. Это точно здесь. Это точно здесь. Вот эта могилка захоранена. Да. Это точно здесь.